Nu, ko siltā grīda gatava? Aizņēma tas aptuveni kaut kādas 4 dienas, pilnas darba dienas. Par plusiem, mīnusiem, kļūdām, nekļūdām. Tad, nu, kopumā izmantoju šitādu kenu trubu, sanāk pert ar to skābekļa barjeru, tā kā teica, ka viņu vajag likt, tur es viņu paņēmu. Nu, strādāt ar viņu bija īstenībā diezgan normāli, viņa šitā forši locās, principā diezgan viegli, teiksim tā, un tādā siltā laikā vispār baigi fēni ir. Un, ok, ja teiksim, mēs viņu tā liec, jā, tad vēl ir ok. Tagad tā kā aizlocījās, jā. Nu, tagad ir tā kā defekts. Bet, nu, katrā ziņā tur tā diezgan forši un viegli ar viņu bija strādāt. Trubas liku uz 10, tā kā starpā 10 centimetri. To es darīju tāpēc, ka tā kā man tas vienīgais siltuma avots ir siltās grīdas, jā, tad nu, nebūs radiatori. Tad, lai samazinātu siltumnesēju temperatūru, tā kā man būs siltumsūknis, un siltumsūknim ir tā, ka jo mazāk tāda siltumnesēja temperatūra, jo viņš tā kā efektīvāk un ekonomiskāk strādā. Tad, nu, liku vienkārši tuvāk tās trubas tur. Bišķiņ dārgāk sanāk, bet ilgtermiņā, principā, laikam, saka, ka labāk. Nu, to saliku, samontēju deformācijas lentu. Nu, deformācijas lentas tad bišķi nepareizi samontēju, bet pēc idejas strādāt, viņi strādās. Tā kā. Nu, reku šitā pie sienas pielīmēja, te viņam tāda līmējoša lenta ir pielība klāt. Pēc idejas šitam būtu jābūt, lentai būtu jābūt dziļāk, un ar putuplastu viņa būtu jāpiespēj, un šitas iet pa virsu, bet nu, es viņu pēc tam līmēju, un tā vienkārši šitā te pabīdīju un uz āru, te vienkārši virsū būs estriks un viss. Principā nekas traks nav. Tā kā man tas estrīgs būs kaut kādi 7 centimetri, tad praktiski šitā pēc tam nogriezīšu un būs ok. Šitam stūros, rekur, liekot to lentu, viņu vajadzētu censties tā maksimāli tuvu pašam stūrim piebīdīt. Jo bieži vien es redzēju tā, ka to lentu tā liek, un tad viņa tā aiziet šitā te, un tad tur tāds caurums sanāk paliek. Vienkārši iespiest iekšā, un tad, lai aiziet, nu, lai viņa normāli klāt ir. Pa durvju ailēs arī jāliek deformācijas lentes ir. Nopērkams ir šitādas te. Arī tas pats materiāls, principā, bet viņam nāk tāds biezāks plasmas, lai viņa turās augšā. Tur ir līme tā lente, jā, divpusējā noplēs nost, pielīmē, izgriez tikai te caurumiņus, kur nāk šitās trubas golfriņas, un principā tas arī viss. Un vajadzīgi viņi ir tāpēc, ka pēc idejas, ja mums sanāk šitam deformācijas lente strādā, jā, tas betons izplašās, te viņa spiežās, un principā šeit pretēji arī betons spiež uz šito deformācijas lentu, tad principā viņš sanāk, ka viņš spiedīs uz šito. Un ja šis nebūs, tad tā kā betons spiedīs pret betonu, un tad tā principā nepareiz tas viss strādās, kaut kādas plaisas radīsies nevajadzīgas un tā. Šitās golfriņas arī ir tāda lieta, ka ņemot vērā to, ka šitais betons, kas te būs, un šis betons, kas te būs, savā starpā kustēsies, ja, tā kā tuvāk viens otram un tālāk, tad liekas šitās golfras, lai tā deformācija, piemēram, šeit viņš kustās, nezinu, pieņemsim tur pa milimetru, saspiežās, atspiežās. Tad šitā guma truba visā garumā, tiks arī tā kā deformēta, tā kā visu laiku saspiež. Un tā golfra sanāk izdara to, ka nav tāda viena vieta, kur tā truba tiek visu laiku saspiest. Teorēs tur nekas nenotiks arī pēc 5 gadiem, bet pēc kāda laika tur var teiksim, kaut kāds bojājums rasties. Principā tā kaut kā. Tad rekur ir tā speciālā lenta, rekur viņai te tāds līm, tāds viņa te noplēs nost un lipina principā klāt. Šitien te nāk caur tās trubas. Trubas es griezu, tūlīt parādīšu. Šitāda aparāta, ja, viņam te nāk tāds robiņi, to tur vienkārši čings tā izgriež un principā diezgan ātri viņi tā arī smuki var nogriezt. Trokšņains process, bet diezgan normāli sanāk īstenībā. Un visai mājai, principā, sanāca šitos nopirkt kaut kādu 11 eiro. Tur man nav nemaz tik dārgi. Bet, vajadzīga lieta. Tagad visu laiku viņas montē visur. Kādreiz nebija šitādi. Tagad baigi ērti ar šitiem strādāt ir. Tā, rekur te ir arī. Te, principā, es arī uzlīmēju to lentu. Lentu, nezinu, kā viņi tur nosaukt. Deformācijas šuvu. Un, vienkārši ar makroflegus aizpūtu šitos ciet. Lai vienkārši viņš tā diezgan tā stingrāk stāv sanāk. Pēc tam to estriku, ka liekas iekšā, tur nebūs tā, ka viņš te man viss tik viegli izskatīsies uz vietas. Diezgan stingri īstenībā. Tā kā tā kaut kā. Pa kolektoru ir tā, ka kopā man sanāk 15 kontūri.
Vidēji man tur sanāk kaut kāda 88, 91, 85, 85, nu kaut kur 85 metri garums uz katru kontūru. Tas, kas man ir uz palodzēm, tur sanāk 45, ja nemaldos. Bet tas tur būs, es viņu pēc tam regulēšu plūsmu ar to, un tas, es domāju, būs ok. Šobrīd ielaidu spiedienu, lai lejot ekstriku iekšā, nu, lai ja kaut kas tur ČP kaut kāds gadās, kāda truba aiziet pušu, tad es reiz varu apskatīties, kad ir kaut kāds bojājums, tad reiz varu kaut ko risināt. Nu, te es viņu sanāk, tās trubas ieliku, nu, tā kā siltumizolācijā, te arī viņi iet siltumizolācijā, tāda, principā, ideja tāda, ka, lai, nu, tas, kas nāk apakaļ, teiksim, vēsāks siltumnesējs, lai viņš tā kā nedzesē to siltumnesēju, kas tā kā iet prom. Nu, tas viss tā nosacīti ir, bet vairāk tas man tā liekas estētiskais, tā kā, nu, lai smuki izskatās, te, teiksim, padeve, brāt, ka te vēl uzlikt tādas starplikas, lai te lejo to estrihu, viņš viss te man saķersies, un, nu, viņas būs tādas taisnas smukas, nu, tā reku man iet kanalizācijas truba, viņa man te uziet tā kā virs grīdas nedaudz, nu, no veļas mašīnas, un es viņu ieliku siltumizolācijā. It kā saka to, ka ja te būs silts estriks pa virsu, un ja viņš kontaktēsies ar to trubu, tad tā truba būs tāda silta, un tikko ūdens tecēs, tad viņš tā kā var aiztecēs un ātrāk izžūs trubas iekšā, un līdz ar to tur var veidoties kaut kāda aizsērējuma. Lai viņš tā kā nebūtu tādā temperatūrā kā grīda, nu, zemākā temperatūrā, lai viss tā kā tur attīrās un tā, nu tad drošībā uzliku šito, nezinu. Vajadzēja, nevajadzēja, grūti teikt, bet, nu. Tā, te man būs duša. Uzliku tādu dēļa nožogojumu, sanāk uzliku vēl lentu, šito te. Nu, tas tepat, lai vieglāk pēc tam man to dēli dabūt ārā, tā kā ielēst to tur, lai es viņu varu atplēst vaļā, lai nav tā baigi jāņemās. Nu, šitien es neliku siltās grīdas, tāpēc, ka arī, principā, ja te būs silts, viss tas estriks, tad, nu, traps, saka, ka traps ātrāk izžūst, un tad tur, nu, smakas nāk telpā. Tā kā, nu, pa lielam, es domāju, ka nav vajadzīgs to silto grīdu te likt. Nu, zem vannas, protams, arī tur, zem vannas arī neliku, tāpēc, ka, nu, pēc kā man tur sildīt tur neko. Nu, te uzliku rekuši tādas te. Arī ir notaka, jā, pēc tam ielies betonu, es nogriezīšu, cik man vajag. Un tepat arī podam arī. Podam arī tāpatās te ir pielīmē tādu šito te. Pēc tam vienkārši, kad ielies betonu, es te smuka nogriezīšu šitā te pods klāt un aiziet.